Iervaldis uzzina, ka Leons atrodas slimnīcā, Milde šaubās, vai darījusi pareizi par notikušo neziņojot policijai. Gunārs aizliedz Ritai turpmāk strādāt stabulītēs, Aleksis lūdz Līgu patrenēties Martas paraksta viltošanā. Elza ierodas pie Mildes, lai lūgtu piedošanu, Marta pieķer Aleksi meklējam viesnīcas dokumentus. Elza gatavojas iet uz policiju un visā atzīties. Čau, vecais, paldies, ka tu piekriti atnākt. Vecas draudzības vārdā, kāpēc ne? Kafiju dzers es jau paņēmu 2. Paldies. Klausies, tu esi īstenībā īstajā laikā, īstajā vietā, kā no debesīm nokritis, jo tagad dabūt normāli juristu sitienu, principā, ir neiespējami. Paklau, es tev jau pa telefonu teicu, tam tavam mētukam nekādas briesmas nedraud. Pirmkārt, neviens nav miris. Viņas vīrs ir cietis nejauši. Ja viņš necels apsūdzību, tiesas nebūs. Bet ja viņi aiziet uz policiju un visu izpirktās? Kāda jēga policijai sākt lietu par kaut kādu sadzīvisku kašķi? Es domāju, ka nē, viņi pasūtīs 5 mājas tālāk. Visi viņiem ir pašiem savas nopietnas lietas. Tu nepazīsti Elzu. Ja viņi kaut ko ieņēma uz galvā, tas vienkārši kā karot ar aumu. Saproti, neviens nevar piespiest sevi iesēdināt. Viss. Vienīgais, ko viņi var dabūt, pāris gadus nosacīt, bet viņi ir tīra kā stikliņš. Viņi ir skolotāji, viņai nav nekāda traipiņa. Jā. Tikai vienreiz jau tāds gadījums bija, un viņai dzīvē beidzās diezgan bēdīgi. Cik bēdīgi? Nu, teiksim tā, to džeku jau sēdi tārpi ir apēduši. Pagaid, tu man neteici, ka viņi ir tiesāti? Tur jau tā lieta, ka nav. Es viņus vietā atsēdēju. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom, Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot, un pārī jumtiem klusi aizlido, mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu pateiktiem vārdiem. Kliedzās uz krastu, jāsteidzās. Durvis ir cieta, kā tev atmosfēra? Laba, dienas laikā izbeidz. Kas nozīmē? Ko? Ja mēs gribam tikt pie puikiņa, ja mēs gribam tikt pie bērņiem, mēs jāsman to katrs brīdis pareizi. Un vakarēs varbūt noguris. Nu, nesavīrini mani, tu noguris. Jā, tev pareizi, tev tikai pasmieties, vai ne? Darba tev nav, gul līdz 10, nekāda problēma. Man ir. Viena, es domāju, ka ar to bērnu mēs esam drusciņi pārsteigušies. Jā, kāpēc? Nu, tāpēc, ka darba man nav. Pabalsta man nav. Paga, nauda mums netraucēs tagad šim projektam, pareizi? Mēs tam taču esi pārvaldīgs. Kad tu būsi? Tad, kad pūcējās, tu ziedēs? Pūcēji, kur te pūcēji? Tu liecies mērā, Aivars taču nav sameklējis jaunu pārvaldnieku, vai nepieņems darbā? Tad viņš vēl apsver manu kandidatūru. Vai arī meklē citu, vai abi ar vārtu domā, ka paši tiks galā? Tu esi nopiedus, man sabojāt gars stāvoklis pareizi. Nē. Kas tas par pesimismu? Aivars atbrauks no tenisa. Es ar viņu bišķiņu pastrādāšu, un tagad es ar tevi bišķiņu pastrādāšu. Sarunāts? Sarunāts. Paklau, viss ir kārtībā. Tas Elzas laulens, viņš ir dzīvāks par dzīvu. Bet vienalga, tā ir sūda būšana. Iedomājies, ko es biju gatavs darīt tajā brīdī. Es biju gatavs norakt līķi, es biju gatavs melot policijai un izdomāt kaut kādu stulbus alibi. Pagaid, viss ir normāli. Tev tas meituks patīk, vai ne? Elza nav nekāds meituks. Skaidrs?
Un vienalga, kas man bija ienācis galvā, kas man bija ienācis prātā, ka es tā uzvedos, nesaprotu. Pagaid, tu domāji, ka tas vecis viņš ir miris, vai ne? Un tad kāda starpība, kur aprakt līķi? Jā. Un tev nebūtu starpības, kur tā norauka kādā žogmalē, piemēram. Pagaid, ja es būtu miris, man būtu pilnīgi vienalga, kur man aproka. Un pašlaik interesē vairāk, kur tas bārmenīts palicis. Gunču. Pie Gunču atnāca sievas, viņas palaida vaļā vienkārši. Nu, saprot. Jāizgājas numuriņu, nu. Nu, pats saprot, nu. Nu, taču jau, ka tev vairs nav jāstrādāties staļos. Stabilitēs. Ko? Nu, protams, ka ir. Tagad ir. Bet, kad pienāks kārtējais kredīttermiņu, procentu maksāšanas. Oi, tad tu gan nebūs priecīgs. Kāpēc? Kas tu domā, tie graši, ko rasmu tev maksāja, kaut ko mainīja? Beidz. Es tu atmaksāšu 1, 2. Kā tev nošsaka? Mazo biznesiņu? Gunār. Ko? Nu, beidz, tu atkal tirgos kreiso šmigu? Nu, nevajag, nu, lūdzu. Ja tevi pieķers, tad pārvaldnieku amats vispār tev nespīdās, tev vispār izmutīs. Kāpēc, lai man pieķer? Neviens man nepieķer. Iedomājies, tagad ar Blumbergu vairs nav jādalās. Viss paliek mums pašiem. Grēks jau tā priecāties par citu cilvēku nelaimes. Kur viņš vispār ir? Nevar atrast. Pēc. It kā tu Blumbergu nepazīti. Es domāju, ka viņš maz negrib, lai viņu kāds atrastu. Ņemot vērā vēl to kriminālu lietu ar ķīmiskajiem tomātiem. Pareizi darīja, ka tā nozuda. Un ja nu tev sanāk tāpat? Kā tas ir tāpat? Tā ar to krutku. Tu zini, kas ir pa indiri iekšā tajās pudelēs? Beidz. Tāda pati indi, kā visos citos veikalos. Minerālu gribi? No kurienes? Gaita ir. Tu dulsies, tu šit kāds ies ārā, ja nu kāds iet garā. Kas ir? Slikti izskatos? Biļets labākajos gados. Es atvainojos, es laikam istabas sajaucu. Stūbi! Kas tur stūps? Liekas, viņš normāls džeks. Sapratīs, ja? Tiešām sapratīs, nu var jau būt. Es domāju, kas būtu, ja Marta te būtu iespērusies iekšā gaišā dienas laikā. Seks darba vietā. Fui. Martai tagad ir cits problēmas. Raudāt pie Leona slimības gultas? Nē. Jā, tā vieta ir aizņemta. Tur viņa likumīgā laulena rauda. Es atpasīšu to. Labdien! Elza, ko jūs te meklējat? Es gribēju jums paskaidrot, ka to situāciju slimnīcā jūs pilnībā pārpratāt. Ko es tieši varēju pārprast? Es jūs nesatiku, ja jūs negājāt nemaz pie Leona. Nē, es tiešām negāju pie Leona. Es gāju tikai parunāt ar viņa ārstējošo ārstu. Nu jā, un uzdevāties par viņas sievu? Nē, es neuzdevos. Ārsts vienkārši pats pārprat un tur nav mana vaina. Jūs man to neiestāstīsiet, Marta. Elza, es gribētu mierīgi ar jums parunāt. Vienkārši ir dažas būtiskas lietas, kas man ir svarīgi to jums pateikt. Lūdzu. Labi, lūdzu. Es klausos. Leoniņ, lūdzu, nerunā man pretī, ja? Es ļoti labi zinu, kāds ir slimnīcas ēdiens. Vai nu pārsālīts, vai bezgaršīgs. Tā, es tev uzvārīju svaigu buļļoniņu, jā, un kotletīts ir sacepts, un tās es tev aiznesīšu, bērniņ. Jā, nu nav taču tā. Nav tā, ka kāds klients te nebūtu paēdis. Jā, galvenais, lai tu esi pabarots, lai tu esi paēdis. Jūs kaut ko vēlieties?
Es laikam durvis sajaucu labierīcības. Blakus un pa labi. Paldies. Jā. Nē, te viens jauneklis meklē toaleti. Jā, tad tu zini, ka es pēc pusstundas pie tevis būšu. Atā, jā. Jauki. Redz, ko jauki paskatīties, ko. Kad mazbērniem vajadzēja ieliet kausiņu zupas, tad, redz, mums tā lieta bija pa grūtu. Bet tagad, ka Leoniņam vajag pilnu somu kraujam, pilnu somu. Un vai tev šobrīd nebija jāmazgā veļa? Nē, nebija viss. Marta man deva speciālu uzdevumu. Jā. Redz, kas kauž, ka tu neuzzināji pirmā. Nu, ko tad es tādu neuzzināju pirmā? Nu, sapulce mums būs par nopietniem darba un atalgojuma jautājumiem. Tā kā tev tā skriešana pie tā Leona būs jāatliek. Nevarēs tā daudzīties apkārt, vismaz šodien ne. Labi, kā tev viņi tev to pateica, ja viņš šorīt kaut kur aizbrauc? Nu, šorīt arī pateica. Tā kā Leoniņš paliks bez teviem pavārmākslas brīnumiem. Būtu man pabrīdinājuši vismaz. Nu, redzi, cilvēks domā Marta Petersonīte dara. Nu, tu tak nelies to zupu tagad atpakaļ katlā. Man taisnīt kaut kas spēcinošs. Nu, ņem, ej. Tu saproti, es no agra rīta vienā skriešanā. Un tad vēl Marta ar to savu ārpuskārtas sapulci. Klausies, ko viņi jums pateikt grib? Ka tā viss aicina kopā, ko? Tagad jūs man droši vien gribat iestāstīt, ka jūs negribat savākt manu vīru un ka jūs neskrienat viņam visu laiku pakaļ, ja? Elza, jā, tā mums ir iznācis. Es mīlu jūsu vīru, jā. Bet es neskrienu viņam pakaļ un... Es nekad neesmu gribējis izjaukt jūsu laulību, un es nedomāju to darīt tagad. Bet tāpēc, ka viņš to negrib, tāpēc, ka viņš neskrien pakaļ jūs pirmos vilpienu, ne? Jūs varat man apvainot, bet no tā nekas nemainās. Jā, es nevaru izlikties, ka viņš man ir svešs un vienaldzīgs. Jā, to jūs, Marta, tiešām nevarat. Labi, es jums izstāstīšu. Ja nebūtu bijusi tā ugunsgrēka nakts, ja es nebūtu viņu ieraudzījusi tur guļam zemē un nobijusies, ka viņš varbūt ir miris, jā, varbūt viss būtu savādāk. Kā savādāk tad būtu? Varbūt es varētu viņam iet garām un izlikties, ka viņš man ir svešs cilvēks. Bet brīdī, kad es nobijos, ka varbūt esmu viņu zaudējusi uz visiem laikiem, viss cits vienkārši kļuva nesvarīgs. Un šobrīd man ir būtiski tikai viens, lai viņš ir sveiks, vesels, dzīvs. Un pat, ja viņš dzīvo kopā ar jums. To nu jūs man neiestāstīs. Kāpēc, lai es tagad melotu? Tāpēc, ka jūs esat liekule. Es jums cauri redzu, Marta. Jūsu vienīgais mērķis ir izjaukt manu ģimeni un vēl pie tam citu acīs izskatīties baltaini pūkā. Ziniet, Elza, nevar izjaukt to, kas pats nejūk laukā, vai ne? Es jums apsolu, ka es nemeklēšu tikšanos ar viņu un nedarīšu neko tādu, ko es nevarētu darīt jūsu klātbūtnē. Viss cits ir no jums pašas atkarīgs. Visu labu. Mam, kur tev stāv kafija? Tur pa labi tajā plauktiņā aiz maizes kastes. Bet tur jau laikam vairs nav jāņem jaunu paciņu. Pagaidi, tu neatradīsi, es pabeigšu un tad es iešu. Mam, tu raudi? Mam, neraudi. Tavs laimons noteikti atgriezīsies. Nē, nu jau laikam vairs ne. Tā nedrīkst, tev ir jātic. Kam tad? Brīnumam? Jā, un brīnum notiek. Paskaties uz mani. Es atkal esmu vesela. Tas taču ir brīnums. Bet tu jau tam vairs neticēji. Pasaka godīgi, neticēji. Nē. Laikam, nē. Nu redzi. Bet es esmu vesela. Tātad brīnumi notiek.
es tikko uzzināju, ka tu esi atpakaļ. Helēna! Kā es priecājos tevi satikt! Slušaj, nu nesit mani tik stipri, tu jau tā zirgu vari nošņiet ne tikai mani. Tad otrāslu meiteņīti, nu. Oi, labdien, Rāsma. Labdien. Guni, kur tu? Jūti, Gunār, ej, Gunār, kur tu esi? Gunār, tu tur, jo, eju, Ko tu te aurugu viss pagāst? Kurš? Tu nekā nezini? Ko nezinu? Ko es nezinu? Kas man ir jāzina? Marta mūs visus sauc kopā. Tu nezini, par ko varētu būt runa? Nav ne jausmas. Vats, ka tikai mūs netaisās atlaist ko. Nu, mierīgi, tu glīdz sviests. Nu, pak. Mierīgi, tagad ar apdrošināšanu tur viss nokārtojas, ja? Un tagad jūs pie mums ķersies. Nu kā, nu ko tu smejies? Ieviesīs kārtību, ja? Blumberģiem piešūlietu, ja? Un tagad redz pienākus mūsu kārtību. Nu, liecies mierīgi, ja kāds būtu gribējis piesiet mums krimināli, būtu jau sen to izdarījuši ar visiem reizi. Šanies tur tagad nedomāju. Jā, bet es ar tā nedomāju, bet ja tā padomā, tad redz tagad ir tā reize, kad mūs sasauks visus kopā un pat paziņos to visu. Tev tas neviena. Vai, nu, beidz, nu, Marta taču neierosina kriminālietas. Nu, beidz. Nu, vienīgi, kam tas varētu interesēt, ir apdrošinātāji. Tad viss būs kārtībā. Tu tā domā, bet... Cikos tās apulci ir? Nu, pagaidi, 4, bet pagaidi, tūlīt jau jābūt ir. Tu tagad man tikai to saki. Nu, tu pasaki paldies vispār, kad tev kāds pasaka. Ne jau man tas bija jāpasaka, bet Zentē tas bija jāpaziņo. Es tev ļoti pateicos. Visi kārtībā. Klausies, bet tik tiešām... Gunār, kā tu Kas domā? Tur nebūs nekāda sūda, viss būs iznāli. Rītais man jāsaka. Nu, taču kusties. Ai, tas vien aprīnojums, zini, pak, tikai mieru. Nu, tu atstājiet viņā, Господи, tu puši. Tev bail no zirgiem, viņi taču ir tik mīļi. Nē, paskat, kādi viņiem tādi lieli nasi un pretīnā. Nu, galvenais, ka tu esi lauka, slušai, tad, kad man stāstīja viss šit, es domāju, vienkārši basņi, nu. A tu nesi mainījusies, vesela, harmoniska, tā kā agrāk, pravdā? Tu arī nemaz neesi mainījusies. O, nu, tomēr 5 gadi. Bet, nu, priekš to mums ir plastiski ķirurģija, vot. Tu gribi teikt, ka tu... O, nu, nevar redzēt, pravdā, redzēt? Es visiem sastīstīju, ka es braucu shopping turā, a patiesībā pagulēju viena klinika zem naža. Ja es tev vēl tādas lietas varētu izstāstīt, ja? Mums vajadzētu kaut kur parunāt pie kafijas tases Rāsma, ja? Nu, labi, meitenes, pašalojiet, es jūs netraucēšu. Man vēl kamīnus jāiztīra. Ja kas es būšu? Viesistabā. A, ko viņa tad, kas es nelēka esmu, ili kak? Es domāju, viņa priecasies, ka mēs esam satikuši. Viņa priecājas, vienkārši viņai pašai savu kreņķi, laimūs. O, jā, nu es dzirdēju, nu tas ir vienkārši drausmīgi. Vot kā vien cilvēks tā var pazust, ja? Nu, bet, nu, galvenais, ka tu esi lauka. Nu, bet kā tu vispār tiki lauka? Es nesapratu, nu, tad, kad tu pēdējā vēstulē, tu man to nemaz nerakstīji. Tad es pati nemaz nezināju. Tu veseli, jā? Tad, vai tev vajag braukt atpakaļ? Nē, nav jābrauc atpakaļ. Prekrāsni, nu, tad man būs draudzēni, nu. Kā? Vai, piedodiet, jūs laikam mani gaidāt. Gaidu gan jau. Jums, cik es saprotu, atslēdziņa, ja? Nebūtu slikti, jā. Es biju aizskrējis tur, kā saka, kur ķēsars kājām iet. Lēni skrienat. Nu, jā, piedodiet, bet ir tādas lietas, ko cilvēku prāts neregulē. Pagaid, kāds jums bija? Jums bija 9. jā? Lūdzu. Tā kā... Mēs varētu aizbraukt uz restorāņčiku, tev vien jauni ir atveries, un man ir jauni džip. Papiņš uzdāvināja? Nē, vot Peterson. Es viņam izpīdu kompensāciju par to sabojotu salonu. Labi, braucam. Man tikai jānosūt mammai īziņu, lai neuztraucas. Es tev iedošu, jā? Vot, sūtī. Слушай, ja šita dzīve nebūtu noticis, nu redzi, nav ļaunuma, bez labuma,
Ja nebūtu tev te trako māja, man tas cietums, mēs nebūtu izlikušas. Nu, tā ir, pravda. Par ko mēs sastrīdējamies par kaut kādiem vīriešiem pudri. Bet es smiešu, pravda, nu. Tu pat iedomāties nevar, kā es toreiz priecājos, ka tu atsūtīji man vēstuli. Nu, es nevarēju nesūtīt. Nu, представляешь, tu biji toreiz vienīgo cilvēku, kurš tiešām neuzskatīja mani par slepkavu. Tik un tā. Sarakstīties ar cilvēku no trako mājas, nedomāju, ka tā ir labākā izklaide. Tu zini, cietumā pat tas bija prieks. Bet tagad mēs esam lauka, mēs esam brīvās, laimīgās. Slušai, nu davai, nu braucām, bet tu man pasaki, kad tev plānēji? Pagaidām nekādu. Restorančiks? Nu da, bet vispār dzīvē tā. Nezinu, pat dzīvošu pie mammas. Jāpierod, ka esmu laukā. Jā, būt man arī. Man tagad būs jauna biznes, es tev pa ceļam izstāstīšu. Labi, braucam. Oi, tos šit, es atkal kaut kur ietu. Šaušit. Tad, kad es kļūšu par pārvaldnieku, tad vispār mūsu visas finanšu problēmas ir beigušās. Tu uzmanīgāk, tu nepārlai pāri. Beidz. Tu varēsi sēdēt mājās, ucināt mūsu bēbi. Jo, bēbi, jā. Sākumā jau nu, gan īstenībā tā kā vajadzētu tikt gan pie tā pārvaldnieka amata, gan pie tā bēbja. Mēs pie tā visa strādājam, vai ne? Mēs strādājam. Bet ja nu gadījumā Marta ir sasaukusi to sapulci, lai visiem pateikt, ka tu tagad būsi pārvaldnieks. Beidz. Nu, bez tu domā, kā Evers būtu ar Martu par to runājis? Bet kāpēc nē? Tas ir pilnīgi iespējams. Viņi taču visu apspriež. Nē, beidz. Nu, tā kā Evers taču būtu runājis vispirms ar mani. Tu taču skaidri liki viņam saprast, ka tu būsi ar mieru. Jau točnu. Točnu. Paklausies. Nē, bet pagaidi. Pārvaldnieks tomēr nav jāieceļ Everam? Nē, tāpēc, ka oficiālā īpašniece ir Marta. Un zinot viņas raksturu, viņa jau nu nelaidīs garām pazīmēties, kurš te ir galvenais. Teju? Kafiju? Vai mīļās meitenes ierosinās to lietu, krimināla lieta par to pažaru, lai Dievi to gan man negribētos pieņemt. Miervald, lūdzu, nomierinies. Nu, ko nomierinies? Nu, pret Blumbergu ierosināja krimināla lieta. Nu, taču ierosināja. Nu, un kur tagad ir vaininieks? Ķuķu, ja? Un kas tagad to visu maksās? Mēs maksāsim. Nu, goda vārds, Mildiņ. Meiteņi, mēs maksāsim, tic man. Par to taču vispār nerunās. Vai, nu, pareizi, nu... Piedod, no tev jau no Milduka nav kā liek uztraukties. Tu jau tai striptīzā nepiedalījies. Tu jau savās stabulītēs kūkšķi topēji tur. Miervald, nu beidz stresot te, nu. Domāsim pozitīvi, nu varbūt mums kādu prēmiju gatavojas izmaksāt. Nu, ko tu sēdini te prēmiju? Vai tu padomu, nu, ko tu tagad... Nu, bet kāpēc, ne? Ej, nu, Tagad, kad apdrošinātāji ir gatavi viņiem tos 1000 samaksāt, vai tā mēs kādu santīmu nebūtu nopelnījuši par tām garajām stundām, ko mēs te naktīm un brīvdienās rāvāmies? Naktī rāvies. Nu, zini, nu nesmīdini cilvēks, ja? Es tikai priecājos, ka Aivaram izdevās aizbraukt, paskatīties tos pāris tenisa turnīrus, kurus viņš tik ļoti gribēja redzēt, un ka Martiņa piekrīt palikt par galveno. Šitie dažreiz ir vajadzīga stipra roka. Kā tad jā, stipra roka? Nu, labi, nu... Kompensācija no mums piedzīg stipra roka. Beidziet ar žvanksēt, vai tik tiešām jūs nesaprotat, ka mēs visi sēžam vienā laikā? Es gribēju paskatīties ēdienkarti. Nu, paskatīties jau jūs varat. Taču neko ēdam, diemžēl, jūs nevarat dabūt. Jo nu vienīgi kafiju, jo mums te burtiski pēc dažām minūtēm mums šeit notiks darbinieku sapulce. Nu, īstenībā pulkstenis jau ir 4. Tev ir 4. Atvainojiet, nu tad, diemžēl, arī kafija nesanāks. Žēl. Ja nesanāk, nesanāk. Nu, kas ir jau klāt? Ir klāta. Mieriņš pa logu jau redzēja. Jā, atvainojiet, būs jāatnāk kādu citu reizi. Nē. Gunār, nevienam nekur nav jāiet. Man prieks, ka jūs visi esat sanākuši. Gribēju jūs iepazīstināt ar viesnīcas jauno pārvaldnieku. Lūdzu, iepazīstieties. Aleksis Grīnbergs. Lūdzu, cienīt, godāt, mīlēt. Strādāsim visi kopā.
Es neesmu neko paņēmusi. Silvija, par to nav runa. Man ir viens priekšlikums tev. Varbūt, ka tu gribētu te pasaimniekot. Un kā balss no sapņu rādio, tu bezskaislīgi mani apgaismo. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro. Kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpārīzādās, ja ledus upēs kustās priekā, kliedzās uz krastu jāsteidz.